Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurš pierāda, ka ne tikai jaunām, skaistām, bezgalīgi garām un tievām meitenēm ir vieta modes pasaulē. Calendar Live. Reality show. Pēc balsošanas rezultātu paziņošanas 4 no jums varēs turpināt sapņot par uzvaru mūsu šovā, par galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video, par brīnišķīgo skaisto vāku Latvijas glamūrākajā žurnālā, par līgumu ar modeļu aģentūru un, protams, par zvaigznes lomu Sergeja Kondrašina jubilejas 10. kalendārā. Sāksim ar patīkamo, ar balvu vislabākajai. To, kā vienmēr, pasniedz veselības studija kombuča un lielisko saprogēla ietīšanas procedūru šodien saņem meitene, kas visus mūs iepriecina ar savu progresu un tiešām lieliskajām pārvērtībām. Tā ir neviena cita kā tu, Baiba. Par savu dalību šovā var nešaubīties, vismaz līdz nākamajai reizei, arī tā meitene, kas mūs nebeidz pārsteigt gan ar akrobātiskām, gan aristokrātiskām kvalitātēm. Jā, tu pareizi smaidi, tā ir Jekaterina. Šoreiz šai dāmai vienkārši paveicās. Paveicās ar to, ka tēls, kas bija jārada, perfekti atbilst tavai būtībai, Elze. Abas meitenes uz Zemburtu. Nāciet lūdzu tuvāk. Es varu iedomāties, cik grūti būs vienai no jums atvadīties no turpmākās dalības šovā, no sapņa par galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video, no skaistā sapņa par burvīgo vāku Latvijas glamūrajā izdevumā, no līguma ar modeļu aģentūru un, protams, no zvaigznes statusa Sergeja Kondrašina jubilejas 10. kalendārā. Meitenes, jūs abas esat lieliskas. Marija ir jaunāka, bet uzvedās kā vecāka. Nevienmēr šī uzvedība tev liek izskatīties vajadzīgajos brīžos vecākai, bet tici man, tā ir lieta, no kuras tu noteikti neizbēgsi. Un noteikti, kad tu paliksi vecāka, tu esi kā es gribētu būt jaunāka. Tā kā baudi, kamēr var. Marina, tu esi vecāka par Mariju, bet tu reizēm uzvedies kā bērndārzā. Bērndārs mums nav vajadzīgs, tāpēc aizej tu. Apsveic, Marija! Все-таки я не считаю свои фотографии за весь проект такими хреновыми, что я сегодня ухожу. Ой, конечно, всегда была первая, блин, и тут вообще просто... Я не переживаю по этому поводу. Сегодня, да, я соглашусь, у меня, нет, не то чтобы слабо, но сегодня все фотографии были настолько хорошие, и, в принципе, выбрать я более чем уверена, было очень сложно. Единственное, что меня успокаивает, это то, что я старалась в полную силу и выше, чем уже могла прыгнуть, я бы, наверное, не смогла. Поэтому я ухожу с полной уверенностью того, что я сделала, все возможное, что от меня зависело. Я старалась каждую фотосессию быть разной и показывать разные эмоции, видимо, в этот раз не получилось. Марина, Да. детский сад. Чё это детский сад? Она сказала, что детский сад уходит. Я не поняла, о чем она говорит. Посмотрим, как им без детского сада будет весело. Это очень весело, но ты все время хочешь быть собой, правильно? Да, я и являюсь. Ты являешься, и это очень хорошо, но в этом деле... Тебе дают шубу, одела и подстроилась под нее. Ты подстраиваешь все, ты так подстраиваешь все под себя. Угу. Согласна. Очень много говорю лишнего. Она говорит: Байба, уйди вместо Марины.
Ну, мол, начала ее провоцировать. Tu pēdējā brīdī vari izlemt aiziet pati Marijas vietā. Ну, это, конечно, это глупость какая-то, но никто никогда, кроме моей Лелдочки, не отдал бы мне своего места. Полный бред. Ja tu viņai neprasītu, jūs tagad varat apmainīties, viņi var saņemties, uzvesties kā modelē pieklājas, un tu variet. Ну, что вы такие вещи говорите? Нет, конечно. Нет, это у меня была плохая фотография, я заслужила это, и я веду себя как ребенок, не одеваю то, что мне говорят, поэтому это мои проблемы, правильно? Почему кто-то должен отвечать за эти проблемы? Ну, точно не она. И она еще раз повторила эту фразу. Вот даже сейчас я спросила у нее, а отвечаешь ты ведешь себя как ребенок. Нет, я никогда не пойму, что она имела в виду. Видишь, я спросила Байбу, отвечаешь ты. Вот это детский сад. Я не считаю, что я была сейчас, на данный момент, справедливо убрана, да, выгнана с этого проекта. И я надеюсь, что зрители, когда посмотрят этот проект, они все-таки увидят, как я старалась, как я работала на фотосессиях. И я никогда не спорила с фотографом. Никогда. Этого не было ни разу. Эта концов все равно останется одна. Ну да. А как ты думаешь, кто? Сейчас вообще без понятия. Думала, что я. Я в шоке. Поэтому не знаю. Не, ну, конечно, грусть есть, печаль есть. Конечно, я хотела выиграть. Но я считаю, что у меня до сих пор конкуренток в этом плане нету. Calendar Live Reality Show. Labdien, meitenes! Jums šodien ir baigi labā lieta – ūdens. Es esmu Mareks, esmu divinga instruktors. Tātad, ja mēs nodarbojamies ar freedivingu, tas nozīmē, ka akvalangs mums nebūs vajadzīgs. Mēs vienkārši ievelkam gaisu iekšā un pēc iespējas ilgāk atrodamies zem ūdens, cik mēs varam, cik mūs atļauj plaušas organisms. Ja mums gaisa pietrūkst, uzpeldam, ieelpojam atkal un atkal varam nirt zem ūdens. Profesionāli cilvēki var 7–8 minūtes zem ūdens pilnīgi noturēties, jā. Jums pietiks arī kaut tajā 30 sekundēm, tas arī būs ok, elpas aizturēšanai. Kas attiecās uz akvalangu, jā. Ja mēs elpojam ar akvalangu, tas nozīmē, ka mēs elpu nekad neaizturam vispār. Tāpēc, kad ūdens spiediens šeit ir viena atmosfēra, jā. Zem ūdens, 10 metri zem ūdens jau būs viena atmosfēra klāt. Tur būs 20 metri zem ūdens būs jau 3 atmosfēras spiediens, tā kā mašīnas riepā apmēram. Un tādā garā, un ik pēc 10 metriem viena atmosfēra nāk klāt. Ja jūs nirstat tagad zem ūdens, ja, tā kā tas spiediens ir daudz, palielinās ātri, ja. Ik pēc 1 metra jums varētu spiest ausis ciet, ja jūs nirstat dziļāk, ja. Tad mums iespiežam degunu ciet un izlīdzinām spiedienu. Tad ausu bungādiņas, ja, lidojam ar lidmašīnu, ja, tur ir retinātāks gaiss. Ausu bungādiņas uz āru izliecās. Tas nozīmē, ka aizkrīt ausis ciet. Šeit būs otrādāk. Viņas uz iekšpusi ielieksies. Līdz ar to liekas tas spiediens. Lai viņu izlīdzinātu, lai diskomforts nepazustu, ja, mēs aizspiežam degunu, it kā gribētu izšņaukt degunu vienkārši. Uztaisam spiedienu. Ik pēc 1 metra vajadzīgs ir šitas uztaisīt, un tad mēs atkal jūtamies labi, viss ir ok. Vislabākais, kas ir mums vajadzīgs, zem ūdens, gaiss tik un tā ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka mēs aizturam elpu, freedivings tas ir. Mēs arī būsim drošības pēc zem ūdens, lai varētu arī jūs glābt nepieciešamības gadījumā, ja. Calendar Live. Live. No paša rīta mēs visi devāmies uz baseinu, un mēs visi kopā jau sapratām, ka būs fotosesija zem ūdens. Man liekas, tas bija viens no interesantākajiem, kas ir šovā noticis. Tas bija ļoti labs piedzīvojums, un es vēl nebiju neko tādu darījusi zem ūdens. Meitenes, tagad jums būs pārsteigums. Jūs sadalīsieties pa pāriem, ar kuru draudzējas, ja? Un šeit būs aparāts. Un jūs viena otru fotografēsiet. Viena fotografēsiet draudzeni, ja? Un pēc tam mainīsieties ar vietām un arī zem ūdens veiksiet arī foto uzņēmumus. Tikai mēs nezinājām, ka
būs jāfotografē viena otra zem ūdens, un mēs bijām 4, sadalījāmies pa 2 pāriem, un tā vienu otru fotografējām. Es biju nirusi zem ūdens, var teikt, pirmo reizi, un arī peldies ļoti slikti, bet bail nebija. Es tomēr mēģināju pārvarēt sevi, es domāju, ka man sanāca. Laikam tomēr vairāk patika fotografēt, tāpēc, ka es redzēju, ka Marijai bija labāks bildes uztaisījis nekā viņa man. Sākotnēji es ļoti nobijos, jo man ir bail nirt. Es domāju, ka būs jānirst bez maskas, ar vaļā acīm, bez aizspiesta deguna, un man ļoti bail no tā. Es vienmēr, kad mēģinu, tad es sarijos ūdeni un tad rīstos, un ļoti nepatīk patiesībā. Tā, meitenes, paldies par šo pasākumu. Izbaudījāt bezsvara stāvokli zem ūdens, un Daivinga klubs Jūras Vējš dāvina vislabākajai no jums. Jūs, protams, visas esat skaistas, valdzinošas un pievilcīgas, bet mēs esam izvēlējušies savu simpātiju un dāvinam savai simpātijai dāvanu karti uz mūsu zemūdens pasaules nodarbībām. Tā būs mūsu simpātija Baiba. Paldies, un tas ir tev. Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurš pierāda, ka ne tikai jaunām, skaistām, bezgalīgi garām un tievām meitenēm ir vieta modes pasaulē. Calendar Live reality show. Fotogrāfs Andrejs Zavackis ir izdomājis kaut ko neticami sarežģītu. Šis ir tieši tas gadījums, kad labāk vienu reizi redzēt, nekā 10 reizes dzirdēt. Andrejs Zavackis ir viens no Latvijas talantīgākajiem jaunās reklāmas fotogrāfiem, kurš strauji gūs atzinību. Paralēli dažādiem fotoprojektiem Andrejs veido reklāmas foto vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī aktīvi sadarbojas ar tādiem žurnāliem kā Playboy, Klubs un Santa. Latvijas zināmo un sabiedrībā atpazīstamo cilvēku bildēšana ir viņa ikdiena. Sveiki, meitenes! Esmu Andrejs Zavackis, fotogrāfs, kas jau Latvijas tirgū strādā kādus 10 gadus, un esmu pārsvarā reklāmu fotogrāfs. Un šodien mums būs ļoti interesants uzdevums jūs pārbaudīt, gan jūsu reakciju, gan kā jūs spēsiet norēģēt uz kaut ko ekstrēmāku. Un mēs studijā šodien fočēsimies ar ūdeni. Mēs pildīsim balonus ar ūdeni, un jums blakus viņus spridzināsim. Mums ir garās desas baloni un arī apaļie baloni. Mums būs tāds diezgan sarežģīts tehniski uzdevums, bet es domāju, mums viņš sanāks diezgan forši, jo mēs jau esam tuvu finālam, kā es saprotu, man ir jau labākās meitenes, kas bija no paša sākuma jau tā kā atlasītas. Jā, un mēs apģērbsimies tā peldkostīmos, fočēsim līdz pusītei, un tad mums būs divas pieejas. Mēs iepildīsim ar ūdeni garos tos balonus, cīsiņus, ziniet, ar kuriem es tos trikus nemāku. Mēs viņus smuki apkārsim un tad spridzināsim ar adatiņu, un tad man būs tāds interesants setups, ka ar mikrofonu nostrādās gaismas un fočuks, tāpēc es palūkšu visus citus tajā brīdī, kad mēs sāksim. Burtiski, kad jau grasīsimies durt balonu, tad baigo klusumu, jo viss mums uz jebkuru klikšķi nostrādās. Sanāks tā, ka pašu balonu neredzēs, viņš uzsprāgs, kad viņš uzsprāgs, viņš saraujās. Nu tā, pazūd. Un paliks tikai ūdens formas, tā kā burbulis vai tā kā tāda forma dīvaina. Šeit mēs pārbaudīsim tādu interesantu uzdevumu, jo ir modelis, kuras ļoti jūt visādus klikšķus, šāvienus, kaut ko tādu un noraustās, kas ir īstenībā ļoti slikti. Modelei jāspēj nedaudz koncentrēties, savākties un ļoti labi reaģēt uz visiem tiem
Jo bieži vien ir jāfilmējas vai video vai foto, kur notiek viss kaut kas tāds un jābūt savāktai, nedrīkst kaut kas šitā sarauties. Ja? Tas būs tas uzdevums, kas būs šoreiz mums jāpanāk, ka jūs ieņemsiet savu pozu, nostāsieties, kaut kas notiek apkārt, bet jūs esat koncentrēties uz uzdevumu, lai nav, ka acis noraustās, jo citreiz ir modeli nostājās smuki, jau šitāds ģīmes sanāk. Tieši tajā brīdī, kad kaut kas notiek. Ja? Uzdevums skaidrs aptuveni. Jā, ejam ģērbties. Fotosesija ar šiem te ūdens baloniem bija vienkārši fantastiska, bez komentāriem, lai gan es biju pirmais tā kā izmēģinājuma trusītis. Tā vienkārši sanāca, meitenes prasīja, kura nav bijusi pirmā. Labi, es tā kā nevienā fotosesijā nebija gājusi pirmā, labi iešu. Bet atklāt sakot, bija mazliet augsts, bet tas process bija tik ļoti interesants, ka es tur būtu vēl stāvējusi, nezinu, cik stundas vajadzētu tik arī stāvētu, lai tās bildes būtu vēl izdevušākas. Marina izbalsojot, man liekas, mēs visi esam pamodušies pēc tāda dziļa miega, ka visi jau domāja, ka ir skaidrs, kurš ir uzvarētājs, bet tagad visiem tādas cīņas paši pamodies. Man patika, bija ļoti interesanti. Arī ļoti maz, tikai kaut kādi 4 kadri bija. Sākotnēji bija ideja vienkārši to balonu tā kā iekosties, bet fotogrāfam nepatika tā ideja. Pateica man par tādu kā burti. Mēs uzlikām kā vainadziņu to balonu, un tad spridzinājām un izskatījās, kā vainadziņš arī palicis. Diezgan interesanti, man liekas, tā bilde. Vienīgais ar seju nedaudz vajadzēja vairāk, tur tādu emociju baigi nav man. Īsti nevarēja saprast, vai labāk smaidīt, vai būt nopietnam, tāpēc es tā pa vidu it kā nedaudz dusmīga, nedaudz, tāda interesantāka seja uztaisīja. 1, 2, 3. Ļoti interesanti. Es biju trešā, es skatījos, kā to dara Elza un kā to dara Baiba, un tad pienāca mana kārta, stāvu apakšveļā un apņemsies ar dvieli. Mēs izdomājām manu pozu, manu veidu, balons tika uzlikts, un tā sajūta, ka tev blakus stāv kāds ar tādu garu koku, kur ir ļoti asāta galā. Vienkārši viens čiksniņš tev piedurs un viss te uzsprāgst apkārt. Par to, kurai bija sliktāk, Marija pati teica, ka viņa nav apmierināta ar to savu rezultātu. Viņai it kā tieši ar seju nesanāca strādāt ar seju. Viņa it kā pozē spogulī ļoti labi, bet tiklīdz viņa aizgāja uz studijas pie kameras, viņai nesanāca kaut kā īsti līdz galam to seju. Es gribētu, ka tu galviņu vairāk uz turieni uztaisi. Nezinu, vai es biju tam gatava vai nebiju. Bet tas bija ļoti interesanti, un es domāju, ka es nobīšos un riktīgi noraustīšos, un nekas tur neiznāks. Beigās es nostāvēju ļoti mierīgi un bija pilnīgi sastingus, un apkārt man viss uzsprāga. Tā bija forša sajūta, tā bija laba sajūta. Ļoti interesants bildes sanāca. Visa fotosesija bija ļoti augsta, tāpēc, ka mēs pēc baseina vēl bišķiņu nostalām. Un vispār augsta diena bija. Pašā fotosesijā tas process bija augsts, ūdens bija augsts. Bet vienīgais, vēl nevaru sasildīties, sēdēju zem gultas stundu un tāpat augsti. Jo tas augstums tā kā pāriet, bet bilde tomēr tev paliek uz visu dzīvi, tā kā atmiņa. Bet salt, nekas nosalt, pēc tam var arī sasildīties, nekas traks. Es biju pēdējā un diezgan biju nogurusi no gaidīšanas, jo mēs atbraucām pa dienu un es tikai ap 6 sāku bildēties. Tā kā es biju pēdējā, fotogrāfs turēja mani visilgāk. Man sanāca ļoti laba bilde, bet viņa bija sākumā, un tad, kad mēs uztaisījām to labo kadru, viņš sāka bildēt priekš sevis, viņam bija ideja. Viņš meta man uz galvas to lielo balonu, kas bija diezgan pasmags. Man galvā bija jādata. Viņam arī kādreiz nesanāca tā, lai uzsprāgst tas balons. Tie baloni atcitās man pret galvu. Nevaru pateikt, ka tas nebija sāpīgi. Tas bija sāpīgi, bet es cietu to visu, izturēju un nepateicu, ka es vairs nevaru. Bet jau bija uz robežas. Manuprāt, visveiksmīgākā bilde ir Jekaterinai. Tīri man personīgi ļoti patika. Viņai tāds fashion stils, gaumīga un ļoti patika tiešām.
Un viņai arī bija vairāk laiciņš pastrādāt pie tās fotosesijas. Kaut gan viņa teica, ka izvēlējās tāpat sākotnējos variantus, jo sākumā tas pirmās bildes nav vēl viss make-ups izbojājies un tādas svaigākas seja un izdodas labākas fotogrāfijas. Tāpēc es domāju, varētu būt, ka Jekaterina būs pirmā. Labdien! Mani sauc Gati Šķila. Es strādāju Canon pārstāvniecībā Latvijā, un šodien jūs atrodieties Canon biznesa centrā, kas atrodas Muksels ielā. Pirmkārt, es jūs apsveicu ar to, ka jūs esat tikuši tik tālu šajā kalendāra live konkursā. No 17 meitenēm jūs esat palikušas tikai 4. Cik es zinu, tad vakardien jums notika fotosesija baseinā, ekstrēmais apstākļos. Kā bija? Ļoti labi? Ļoti labi patika. Un vakar jums tika iedots Canon ūdens un triecienu izturīgais fotoaparāts D30, ar kuru jūs veicāt fotosesijas. Man ir iedota mapīte ar 5 finālistu fotogrāfijām. Es jums viņus tagad parādīšu, un labākās fotogrāfijas autorei būs pārsteiguma balva. Pirmā fināla fotogrāfija izskatās šādi. Kas tur tik smieklīgs? Te ir aizsvīdušas acis jums, brilles, jūs tur sanervozējušās laikam bijāt, ja? Šī ir otra. Jūs redzat visi, ja? Visi redz, žūrī redz. Visi redz ļoti labi. Šī fotogrāfija man arī ļoti patīk. Viņa ir jutekliska un man viņa atgādina kaut kur. Ir Latvijā tāds ļoti labs fotogrāfs, ziniet, Sergejs Kandrāšins, viņam ir ļoti labas fotogrāfijas zem ūdens. Šī fotogrāfija ir unikāla ar to, ka viņai nevar saprast, kādā virzienā viņa jāliek. Viņa ir jāliek vai no tā, vai varbūt šādi. Nevar saprast, vai tā meitene tur lec uz augšu vai lec uz leju. Ļoti interesanti ir šī fotogrāfija. Viņai ir ļoti liela dinamika un neskatoties uz to, ka varbūt tas asums tur nav tik izteikts, bet kaut kāda ļoti liela māksla te ir iekšā. Žūrijas komisija izlēma, jo žūrijas komisija domā un izlēma, tadā, šī bilde saņem lielo dāvanu, lalā. Ūdens izturīgais Canon fotoaparāts, ar kuru jūs varēsiet savu talantu pierādīt vēl biežāk. Kas ir fotogrāfijas autors? Es jūs apsveicu. Tas tagad ir jūsu fotoaparāts, priecājieties par Canon aparātu, brauciet. Nav zināms, kā jums veiksies turpmāk šī konkursā, bet katrā ziņā, kad jūs nākošais brauksiet uz Ēģipti, viņš ir ūdens izturīgs līdz 10 metriem, tas nozīmē, ka snorkelējot, jums diving certifikāts ir? Tad, jā, jums iepatikās vakar tā zemūdens fotogrāfija. Ar šo te fotoaparātu var droši doties zem ūdens, viņš ir arī triecienu izturīgs. Viņu var mest pie zemes, es tagad nemetīšu, bet vispār to var darīt, jā, no metra augstuma. Viņš arī mitrumā, smiltīgs, viņš arī ir izturīgs, un man arī ir tāds fotoaparāts, un es viņu parasti uz jūrmalu nesu, jo tad nekas viņam nenotiek. Calendar Live reality show. Mūsu šīs dienas viešņa lieliskā dziedātāja un enerģijas esence 2014. gada Sergeja Kandrāšina kalendāra zvaigzne Liene Greifāne. Tā tad es esmu Liene Greifāne, sveiks meitenes. Īstenībā man pirmā foto pieredze sākās kaut kur apmēram 14 gados, un es arī biju tā kā, par cik es esmu maza augumā, loģiski es nebiju nekāda defilē modeli, bet tieši fotografējos kā sejas profili un dažādi, teiksim, tēlu fotosesijas, acu skatieni. Un, manuprāt, īstenībā jebkurai modelei ir jāzina divas lietas, kā ātri uzkrāsoties, un otrs dažādi sejas izteiksmes, jo lielākai daļai modeļu es uzskatu, ka ir viens
sejas izteiksme, tas ir vai nu viņa māk smaidīt, vai nu viņa māk būt nopietna, un vispieprasītākās, manuprāt, ir tieši tās modelis, kas māk sevi atraisīt dažādās sfērās, dažādos vaibstos, gan priecīgus, gan bēdīgus, gan dusmīgus. Man visvairāk izdodas tieši šīs kaut kādas rakstura maiņas, būt gan jaukai, gan arī nedaudz varbūt tās skarbai un teiksim, tāpat stervai, ja kādreiz. Tas ir atkarīgs no, protams, fotosesijas un bildes, ko fotogrāfs ir izvēlējies. Un ar Sergeju sastrādājos Tenerifē. Es varu teikt, ka ar Sergeju ir bijis tāda sarežģītākā pieredze tieši no lokācijām, jo parasti fotografi izvēlās fotosesijas vai nu kaut kādā salonā, klubā, vienalga kaut kur ir ērti. Viņš izvēlējās vienkārši neaptveram skaistas vietas, bet kur nokļūt ir jau grūti, un tas jau piekus jau aizējot līdz turienei. Un, protams, pozas, kuras viņš ir izdomājis, arī nemaz nav tik vieglas, un tās, kuras man bija jāatveido, kā viņš bija iztēlojies ar muguras izliekšanu, kājas izstieps, vēl tai pašā laikā ir jānostiep zodiņš un vēl rociņas un pirkstiņi, jā, un tā bija ļoti laba pieredze, un tā priekš maniem tiešām bija kaut kā neaizmirstam fotosesija. Beigās mēs no visām trakajām bildēm, ko mēs fotografējām gan augstumā, gan karstumā, jo Tenerifē ir principā visas 4 sezonas, un mēs vienu filmējām un fotografējām, kur bija kaut kur 15 grādi melnajās smiltīs. Un beigās izvēlējās tieši portreta bildi. No visām dažādākajām pozām, jā, un izvēlējās tieši, kur acu skatiens nes kaut kādu informāciju. Tā kā, tā ir mana pieredze ar Sergeju. Jūs skatāties Calendar Life, realitātes šovu, kurš pierāda, ka ne tikai jaunām, skaistām, bezgalīgi garām un tievām meitenēm ir vieta modes pasaulē. Calendar Live reality show. Mīļās dalībnieces, netik sen jūsu bija tieši 3 reizes vairāk. Toreiz likās, ka mēs gadu filmēsim šo šovu. Tagad izskatās, ka Calendar Life strauji tuvojas savam noslēgumam. Jūs domājat, ka jums ir grūti un sarežģīti šeit četratā stāvēt un gaidīt, kurai šodien tiks spriesta labākā vieta un kurai nāksies šovu pamest? Nē, grūti ir žūrijai, jo patiešām jūs visas esat lieliskas, jūs katra esat savādāka un visas esat parādījušas dažādus talantus. Par to, kādus talantus jums izdevies parādīt vislabāk pēdējā fotosesijā, lai spriež žūrija. Stādīšu to priekšā. Nezinu, kā labāk stādīt priekšā fotogrāfs vai iluzionists. Teikšu tā, fotogrāfs, brīnumdaris, Andrejs Zavackis. Zvaigzne no matu galiņiem līdz papēžiem un, protams, arī Sergeja Kondrašina, kalendāra zvaigzne, dziedātāja Liene Greifāne. Vissaprotošākā žūrijas locekle, ārsta psihoterapeite Ināra Vārpa. Vislīdzjūtīgākais žūrijas loceklis, jo pats nepārtraukti uz savas ādas izbauda to, ko jūs, mīļās dāmas. Portāla Frontro LV galvenais redaktors Jaroslavs Barišņikovs. Un lieliskais fotogrāfs, pēc kura kalendāra balvas tīko visas šeit esošās dāmas, fotogrāfs Sergejs Kondrašins. Mums bija diezgan sarežģīts uzdevums, un meitenes visas mums ļoti labi parādīja, ko viņas spēja, un visas bija ļoti liels malaces. Mūsu uzdevums bija uzbildēties tādos diezgan ekstrēmos apstākļos, ko pat īsti cilvēku acis nespēja pamanīt. Mēs spridzinājām gaisa balonus piepildītus ar ūdeni. Tas bija diezgan izaicinājums gan tehniski, gan arī meitenēm, jo mēs likām tuvu pie sejas
balonus piepildītus ar ūdeni, diezgan tādus pasmagus, un spridzinājām, un tas bija diezgan bailīgs brīdis, kad tas balons sprāga blakus, un viss šļakats, viss gāja pa gaisu. Bet man pa brīnumu īsti neviena meitene tā ritīgi nenobijās. Tur varbūt sākumā kāda nedaudz tā neiejutās, bet pēc tam aizgāja baigi labi. Pirmo mēs fotografējām Elzu. Elze bija pirmā drosminiece, kas izgāja no visa bariņa ārā fočēties. Mēs ar viņu diezgan ilgi pamocījāmies. Es teiktu, es drīzāk pats ar sevi mocījos, lai tehniski visu sagatavotu. Un viņa pārsteidza ar emociju, ka viņa gribēja arī iesaistīt rokas, un viņa diezgan bija malacis. Bilde man ļoti patīk, mums bija mazas problēmas ar rokām, kuras mēs mēģinājām atrisināt, bet beigās mēs apstājāmies pie bildes, kur tomēr stiprāka emocija bija. Es varbūt tās neteikšu tā, ka es viņu salīdzinātu tiešām ar tādu profesionālu modelis, varbūt tās bildi, taču pirms tam, protams, paklausoties par to, kā gājis ir filmēšanā un tik daudz, cik viņa ir izdevusi sevi ar idejām un viss, tad tas, protams, pieliek tādu plusu zīmīti. Skatoties, kā meitene ir dzīvē un kāda viņa ir bildē, manuprāt, ļoti labi. Ļoti tīra bilde, manā skatījumā ļoti klasiski skaista bilde. Nav kur piesieties no tā viedokļa. Tas, kas man vairāk patīk, tas, kad ir dzīves emocijas, kad tu patiešām smejies no sirds. Vai acis iet līdz, tas ir cits jautājums, bet jā, bilde ir jauka. Es nezinu, vai es viņai īsti līdz galam noticu, bet tas, ko es jau teicu, kad ir ļoti spēcīgas emocijas, par ko tev paldies. Beidzot prieks redzēt uz tavas sejas emocijas. Bieži vien redzot tevi dzīvē maksimāli, ko tu izdari, tu pasmaidi. Šeit man patīk gan rokas, gan šī ir laikam vienīgā bilde, kur patiešām mēs redzam dabas zobus un milzīgu smaidu un kādu liesmiņu acīs. Malacis. Все фотографии очень красивые, интересные. Visas bildes skaistas un interesantas, un šeit beidzot tu parādi ko savādāk nekā visās citās bildēs. Tev ir jauna emocija. Lieliski. Emocija. Классно. Vēl gribējās izstāstīt nedaudz par pašu procesu. Mēs bijām diezgan pakārtoti tieši balona spridzināšanas momentam. Vairāk cilvēki bija iesaistīti vispār tajā fotografēšanas brīdī, un modelēm bija vairākas, es teiktu, kādas 20 sekundes jātur tumsā savas emocijas, pozas un neko apkārt neredzot. Un bija vēl viens asistents, kurš mums ar adatu bakstīja balonu, un dažām bija ļoti pat bailīgi, ka tik viņai netrāpa ar to adatu virsū. Tāpēc bija diezgan tādi ekstrēmi, neparasti apstākļi, kā mēs to visu bildējām. Un otrā meitene mums bija Baiba. Baiba bija malacis tajā ziņā, ka viņa mēģināja ar katru nākamo kadru izdarīt kaut ko savādāk. Mēs diezgan ātri nonācām pie ļoti laba kadra, un šis ir tas kadrs, kurā visvairāk jūt ūdens esamību, šļakstus, dinamiku, un viņa pastiprināja to ar rokām, ar emociju. Šis kadrs man ļoti patīk. Man šī bilde fascinē ar skatienu, ka ļoti svarīgas ir emocijas fotografijā, un tas, lai modelis mācētu ne tikai skaisti pasmaidīt kameras priekšā vai būt nopietns, bet tieši ar acīm strādāt. Šajā bildē ir pilnīgi kaut kāda maģiska tāda pieskaņa, tā kā kaut kāda karaliene, tumsas valdniece, ja, un tas skats. Principā meitene arī man dzīvē neliekās kā modele. Viņa ir ļoti skaista, bet varbūt tās nav tā modelis tādas piegaršas, ja. Taču bildē atkal paskatoties, pilnīgi izcili, jā, liekas, ka ļoti liela pieredze. Bet es domāju, ka tā pieredze tajā acu skatienā nāk tieši no dzīves. Varbūt tās nevis ne tik daudz kā modelei, bet katrā ziņā ir, kur tiekties, un šis noteikti ir šobrīd vislabākais, manuprāt. Man likās ļoti svarīgi, ka mākslinieks pastāstīja mazliet tos apstākļus, kādos bildes tapa. Jo pēc tā stāsta, raugoties uz šo bildi, man ļoti liela cieņa un abrīna, ja patiešām var izturēt visu to, kas tika minēts, un vēl saglabāt tik spēcīgu raksturu tēlu tajā bildē, tad tiešām tu vari būt ļoti lepni un gandarīti. Un tā tiešām ir maģija un gan emocijas, gan dziļums, gan baldzinājums, gan aicinājums. Man arī viņa ir ļoti mīļa šī fotografija.
tu vari būt ļoti, ļoti lepni. Es domāju, ka tev pašai arī tā patīk. Hipnotizējošs skatiens, ko es no tevis nebiju redzējis. Un patīk arī roka, tā ūdens pavēlniece. Malacis. Vispār, Baiba, tu esi baigies malacis, jo visu fotosesiju laikā tu attīsties un progresē. Šeit es redzu emociju kaudzi, pilnīgs emocijas sprādziens. И внешность меняется, и то, как ты ведешь себя в кадре. Здесь я вижу огромнейшее количество эмоций, это просто взрыв эмоций. Молодец. Kadrs man ļoti patīk, bet process bija diezgan tāds mums pagrūts, jo mēs mēģinājām izdabūt no tevīm kaut kādu foršu emociju, jo mums bija ļoti forša ideja apspēlēt ar tavu vīziju, ar to ūdens šļakatu, un viss bija forši, un mēs tik mēģinājām to emociju foršo dabūt. Un tikai ar to spēlējāmies, jo viss pārējais bija, man liekas, ideāli, un bija nedaudz pagrūti mums izspiest no tevīm kaut ko tādu foršu, bet es domāju, mums beigās sanāca diezgan labi, un es esmu gandarīts par to, kas mums sanāca. Man bilde liekas tāda nedaudz tāda kā svēta, ja, un tāda dievietīta tāda izskaties. Vienīgais, kas man bildē nepatīk un traucē, ir krūšturs, jo viņš kaut kā pilnīgi lec ārā no kaut kāda tāda tik skaistā tā mirgojošā ķermeņa un tām šļakatām un tās gaišās sejas un kaut kāds krūšturs, taču bilde man patīk, viņa nav tik spēcīga kā varbūt tās iepriekšējā bilde. Man tieši paņem viņa ar to maigumu, varbūt tās un tādu vienkāršumu, tā kā prosta Marija. Es varētu turpināt, manā skatījumā arī tā bilde ļoti vienkārši. Ja mēs zinām, ka ūdens viena no simboliskām jēgām ir emocijas, tad šeit ūdens ir ļoti daudz. Vai te ir daudz emociju? Es īsti nevarētu piekrist, un šī, man liekas, nav tā tava labākā bilde, jo tev ir ārkārtīgi daudz, manā skatījumā bijuši ļoti interesants, emocionāli piesātināts fotogrāfijas, tad šī man šķiet mazliet atšķirās. Vai ir mazliet pagurums, ja tu devi pārāk daudz atbildības tieši ūdenim, ka ūdens un meistars izdarīs to darbiņu, bet kaut kā tevis man šeit mazliet pietrūkst bildē. Piekritīšu iepriekš teiktajam, ka šī nav tava labāka bilde no visām, kas tur bijusi. Šī fotosesija ir diezgan dinamiska, un tava seja ir pārāk mierīga šajā bildē. Zini, man uztrauc tas, ka vairākas meitenes ir evolucionējušas laikā, kamēr viņas atrodas šajā projektā. Tu gan atnāci no moduļu skolas, un tev ir bijis jau kaut kāda pieredze tieši fotografēties. Es neredzu progresu, un to var redzēt šajā bildē. Я уже говорил, что все фотографии очень красивые. Es jau teicu, ka visas bildes ir ļoti labas. Jūs visās tajās izsies lieliski un lakoniski. Marija, tu man te ļoti patīc, bet ja salīdzini ar iepriekšējo sesiju, tad ir ļoti līdzīgas sejas izteiksmes. Схожие лица, очень схожие выражения. Jekaterīna. Mums fotografēšana diezgan ātri aizgāja, kaut arī īsti nebija sākumā tās idejas. Bija tāda sava vīzija, kura īsti varbūt tai šļakatu bildē nebūtu tā kā laba, bet mums aizgāja diezgan ātri, un mēs ātri uzķērām tev to emociju veiksmīgāko. Un gribējās piebilst, ka tev tā sejas izteiksme un vaipsti, un tie neitrālie, es priekš sevi viņus saucu neitrālie sejas vaipsti, viņi īstenībā ļoti dziļi un daudz ko skatītājiem liek aizdomāties, kas notiek apkārt. Viņi rada tādu sava veida mistiskumu. Šī bilde ir viena no manām vismīļākajām tajā fotografēšanas procesā. Man šī bilde, kad es viņu pirmoreiz ieraudzīju, likās pilnīgi kaut kas tāds neiespējams. Likās tā kā, es nevarēju saprast, kā tas tā kā panākts vispārībā ir, ja, kaut kāda ūdens trūtlaka, kā viņa tur tā šļakstās, un liekas tā kā kaut kādas tā kā, pušķīši gaisā, ja. Protams, tad, kad tu izstāstīji par to procesu, abrīnojami to, kad tumsā reāli var nostāvēt tādā izliekumā, ja, ar to šļūteni, vai nevis ar šļūteni, bet ar balonu, ja. Šīs sejas, es teiktu, tāda dzelžainā izteiksme, ja, ir diezgan fascinējoša ar to vienu aci. Cik jābūt dinamiskai acī, lai viņa viena paņemtu tik daudz emocijas, ja, ne tikai manējās, bet arī tavējās. Tiešām malacis, es arī dzīvē tevi redzot, nebūtu iedomājusies, ka tev varētu sanākt tāda bilde, ja. Es arī varu pievienoties, šī ir man arī favorīta bilde, un man liekas, tur ir viss. Tur ir ļoti laba puzle salikusies. Gan meistardarbs, gan
gan protams, tavs darbs un arī veiksmīgs kadrs un veiksmīgs mirklis. Nu, viss dinamika, emocijas, intriga, noslēpums un redzamais un neredzamais un šķietamais un īstenība. Patiešām tu vari būt ļoti lepni. Neticams kadrs vispār kāds tika panākts, bet, nevis ar Photoshop zīmēts, bet reāli tā ir bilde. Labs make-ups bija uztaisīts tev. Anormāli liels acis izskatās, un tas augstums sejā, bet miers. Un es domāju, ka tur reāli bija viss apšļakstīts pēc šīs bildes. Viss labi, bet tas bija tā vērts. Es domāju, ka šī ir tev viena no labākajām bildēm. Эта фотография одна из моих любимых. Šī sesijā šī ir viena no manām mīļākajām bildēm, bet tas ir Andreja nopelns. Man šķiet, ka dotajā situācijā tava fiziskā forma nenospēlēja labāko lomu. Es redzu fotogrāfiju, bet neredzu tevi. Ūdens atsevišķi, tu atsevišķi. Un dotajā gadījumā jebkādu emociju trūkums ir mīnus, lai gan beidzamo fotosesiju laikā tu ļoti ātri un veiksmīgi attīsties. Pēc šodienas balsošanas rezultātiem jau tikai 3 no jums varēs turpināt sapņot un cīnīties par mūsu galvenajām balvām. Proti par galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video, par līgumu ar modeļu aģentūru, par brīnišķīgi skaisto vāku Latvijas glamūrākajā izdevumā un, protams, par zvaigznes statusu Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā. Mīļās dalībnieces, skatoties uz jūsu mierīgajām, apgarotajām sejām, pirmkārt man šķiet, ka jūs neuztraucaties par to, kura šodien aizies no šova. Otrkārt man šķiet, ka lai kura no jums tā būtu, tas notiks bez lielām drāmām, jo jūs visas esat līdzsvarotas personas. Kā jums liekas, jūs tagad drīkstat parādīt vienu uz otru, kura taisītu lielāko drāmu, ja šodien būtu jāiet prom? Uz 3 parādiet ar pirkstu. 1, 2, 3. Tad tevi mēs atstājam. Varbūt. Bet labākajai šodien, kā vienmēr, pienākas balva. Man šķiet, ka šī meitene ir jau pārtrenējusi jēgu, jo labas bildes viņai ir bijušas nemazums. Bet vēlreiz saņems brīnišķīgo, super efektīvo treniņu no Kombuča veselības studijas, proti EMS treniņu, kas 20 minūtēs spēja panākt ar ķermeni to pašu, ko 1,5 stundas ilgs treniņš parastais treniņš zālē. Un tā meitene, kurai nāksies pasvīst sev par labu, protams, ir Jekaterina. Apsveic! Vēl viena dalībniece, kas šodien tiek cauri ar uzslavām, idejām un par iniciatīvu, ar kādu ir piedalījusies nesenajā fotosesijā, paliek bez balvas, bet ar uzslavām. Un tā ir Baiba. Apsveicu! Marijai un Elzai nav gari jāprāto, kurp jānāk. Lūdzu. Jūs jau zināt, ka šodien viena no jums atvadīsies ne tikai no šova, bet arī no sapņa par galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video, no līguma ar modeļu aģentūru, no brīnišķīgi skaistā vāka Latvijas glamūrākajā izdevumā un, protams, no zvaigznes statusa Sergeja Kondrašina leģendārajā 10. jubilejas kalendārā. Šodien tiešām izskatās kā šaha spēlē melnie pret baltajiem. Baltie sāka ļoti pārliecinoši, melnie sāka kļūt aizvien interesantāki un bija ļoti grūti izlemt. Elza, kā tev šķiet, vai tu centies šoreiz? Jā, es centos. Tas, kas nerauda, nenozīmē, ka es necenšos. Marija, kā tev šķiet, vai tev apmierināja rezultāts? Neapmierināja. Es domāju, ka es varēju labāk. Un kāpēc tu to neizdarīji? Varbūt nebija pārliecināta pārāk par sevi. Cik tev gadu? 16, tikko palika. Īstenībā ir vēl stipri par agru, lai būtu par sevi pārliecinātai. Un man ir prieks, ka tu to apzinies, un man ir pilnīgi noteikti gaiša vīzija attiecībā uz tevi, ka piestrādājot specialitātei, ko tu esi izvēlējusies, tu noteikti sasniegsi spožas augstienes. Un mēs ļausim tev to darīt, jo no šova tu aizēji un paliek Elza, jo tas bija pārsteidzoši. Paldies tev par to, ko mēs redzējām. Mēs domājam, būs kārtējā sniega karaliene, bet nē, viņa pēkšņi uzziedēja. Un paldies tev. Šī ir tā bilde. Arī veiksmes tev. Paldies! Ir palikušas 3 labākās. Kas tiks līdz finālam, to uzzināsim nākamajā sērijā.